Nu, kurš muļķis tur liks? Nu, Tvaika ielā ir tāda, jā. Tvaika ielā ir. Ne skaitīts, ne plānots, ne rēķināts. Vili, vai tavā kontā arī ir neizprotami daudz naudas? Tie 70,000 cilvēki vēl nesaprot, kas viņus gāja. Par biotopiem, par visu to putnu aizsardzību, par visiem liegumiem. Man tas atgādina padomju laikus 80. gadus. Tie jaunie jau viena daļa jau tagad dodas uz Praidu, nevis uz Zagloni. Vili, mēs esam atgriezušies, un mēs uzreiz sākam ar Rail Baltica. Nu jau sāk runāt par to, ka taisās piesaistīt privātu investoru. Kur viņu meklēs? Es vienu vietu zinu noteikti, kur viņu var meklēt. Un tā, manuprāt, ir vienīgā vieta. Tā ir Tvaika iela. Citas vietas, manuprāt, nav reālas. Jo tas ir kaut kāds absurds. Nu, kāds privātais investors kompānijā, kur stāv priekšā, pat ja visu to uzbūvēs, miljonos un varbūt 100 miljonu uzturēšanas izmaksas. Nu, kurš muļķis tur liks? Nu, Tvaika ielā ir tāda, jā. Tvaika ielā ir. Bet tam tas jau tikai runa par sliedēm, ne jau par pašiem vilcieniem. Par vilcieniem vispār vēl nav ne skaitīts, ne plānots, ne rēķināts. Jo parādījās informācija, ka apsver iespēju aizņemties 6 miljārdus papildus. Viņi to arī izdarīs. Viņiem nošpļauties, kad valsts būs parādā jau valdība jau kaut kādi 25 miljardi, piemēram. Tā ir darījuši daudzas valdības. Šie ne ar ko citu neatšķirsies. Viņi jau būs prom. Kurš vairs zinās, kur ir Kāriņš, kurš vairs Dombrovskis jau sen ir prom, viņš jau iesāktu aizņemšanos. Viņi turpinās. Es nezinu, kādā valodā vēl to vajag pateikt. Kamēr būs jaunā vienotība, būs tikai sliktāk. Jo tagad arī taisās parodīt 70,000 cilvēku, kuriem kontā ir neizprotami daudz naudas. Vili, vai tavā kontā arī ir neizprotami daudz naudas? Labs termins, neizprotami daudz naudas. Man jau viss kārtībā. Man ir alga, man ir pensija. Es pārdevu te vienu cirsmu pagājuši gadu. Man tur ienākumi ir lielāki nekā izdevumi. Kaut arī jebkuram no tiem 70 cilvēkiem pajautās. Piemēram, puikas spēlē zolīti, kā tagad visi ar iPhone'iem darbojās. Zaudēja tur 100 eiro zolītē. Tā man ātri pieprasa no konta. iPhone'ā ātri ras no konta, iemet tos 100 eiro atdevu zolītes parādu. Vits paskatīsies. Kas jums tas tāds no Jāņa tur Zariņa par pārskaitījumu 100 eiro tāds 23. aprīlī 23. gada, jā. Pamatojumi dokumenti. Un tādi jautājumi būs tūkstošiem, 10,000. Tie 70,000 cilvēki vēl nesaprot, kas viņus gāja. Tu pēdējā laikā arī esi daudz runājis par zaļajiem. Kā sokas cīņa ar visu to zaļo aģendu, Green Deal un pārējo marazmu? Ir jau vēl viena milzu problēma Latvijā. Un šeit jāmeklē iekšējie ienaidnieki. Tas nav ne Briselē jāmeklē, ne Eiropas komisijā. Tas jāmeklē šeit. Tās briesmas jau ir nobriedušas, un valdība skaidrs, ka negrib par to runāt. Runa ir par tiem biotopiem, par visu to putnu aizsardzību, par visiem liegumiem. Tur var skaitīt daudz. Tie cipari ir apmēram tādi. Ja tiešām, piemēram, 400,000 hektāru mežu iekļūs necērtamajā zonā, un tādi cipari ir ļoti reāli, tas nozīmē, ka koksnes piegāde gadā, piemēram, 25. gadā, samazināsies par 3,5 miljoni kubikmetru. Tas ir daudz vai maz? Tā ir kāda trešā daļa vai pat tuvu pusē no tā, ko cērt vispār Latvijā gadā. Trešā daļa noteikti. Tas nozīmē pievienotās vērtības kritums, kaut kur 600 līdz 800 miljoni lielākajā industrijā Latvijā, jo Latvijas mežu visa nozare, sākot ar Latvijas finieri, kas ražo no finierklučiem, finieri un mēbeļnieki un dēļi un eksports. Tas ir lielākais eksports Latvijā un lielākā industrija Latvijā. Tas, ja šie 400,000 hektāri nonāk liegumā, tad Latvijas valsts meži kā minimums pa miljonu mazāk varēs ieskaitīt Latvijas valsts budžetā. Pazudīs tūkstošiem darba vietu, 1000 cilvēku atkal aizbrauks prom zāģēt mežu Zviedrijā vai Somijā. Un tas ir reāli. Pat to tagad nerunā. Bet tā mašīna iet uz priekšu. Ir pat tāda aplikācija, man liekas, viņi sauc Ozols, kurā tagad lādēs iekšā visus tos
liegumus, tos tūkstoši hektāru. Nezinu, kā dzīvo šī valsts. Vili, vai tu biji viens no tiem svētceļniekiem, kas šogad devās uz Aglonu? Jā, es biju Aglonā un laiks ir tā paskrējis. Es atceros, kā mēs sagaidījām Jānu Pāvilu II 1993. gadā. Birkau valdībā es tajā laikā bija valsts ieņēmuma valsts ministrs. Romas pāvests Jānis Pāvils II apmeklēja Aglonu. Un kopš tā laika es esmu katru gadu bijis. Vai šis gads bija kaut ko atšķirīgāks no pārējiem? Šogad arhibīskaps Stankēviča sprediķi ļoti galvenajā misē. Ļoti daudz viņš runāja par tradicionālo ģimeni, kas man patika. Viņš vairākas reizes pasvītroja, ka ģimene tā ir savienība starp vīrieti un sievieti, kas radusies laulībā. Tas ir atkal tieši manas domas. Un es esmu priecīgs, ka vismaz vienā vietā par to runā skaļi nebaidoties. Tas, ka katru gadu to cilvēku paliek drusku mazāk Svētās Marijas debesbraukšanas dienā, tas diemžēl tā notiek, jo tie jaunie jau viena daļa jau tagad dodas uz Praidu, nevis uz Aglonu. Kasoks mūsu nacionālajai aviokompānijai Air Baltica, kas atkal nāca klajā ar nepārāk iepriecinošām ziņām. Jā, bija ziņas par pirmo pusgadu. Pirmā pusgada 88 miljonu zaudējumu, kas arī ir izskaidrojami ar nenormāli dārgo obligāciju laidienu. Ja mēs atceramies 14,5% gadā, es domāju, zaudējumi bija un būs. Man jau liekas, ka būtu pienācis laiks domāt par vadības nomaiņu. Tā jocīgi sanāk. Lielākā aviokompānija cieši milzu zaudējumus, un 70,000 Latvijas pilsoņi sāks skatīties neatbilstību kontos. Loģiski viņiem būs uzreķini, loģiski viņiem kaut kādai daļai summas uzliks 20% ienākumu nodokli. Tātad mēs to milzu zaudējumu, mega zaudējumus, ko rada milzīga Latvijas valsts kompānija, nosaksim ar nabagu privātajiem ziedojumiem. Tā mēs dzīvojam. Kas par stāstu par 300,000 eiro un kaut kādu apmācību par rupmaizi? Šis stāsts ir tikai viens no daudzajiem. Atcerēsimies Covid laiku. Tai laikā 5 miljonus sašķērēja 10 daļās pa 500,000 pētījumiem. Un tur pētīja Dumpis, pētīja pat Steinbuka. Es nezinu, ko viņi tur izpētīja. Pētīja tur vēl dažādi infektologi un kādi tik tur nē. Ko te viņi izpētīja? Un tad pēc tam bija Bolt un Volt pētījums, ja mēs atceramies, par kaut kādiem 100,000. Ko tur izpētīja? Tagad 300,000 programmai, kas mācīs Latvijas bērniem ēst Latvijas rupmaizi, rudzumaizi. Jā. Tepat Doma laukumā kaut kādu uzkonstruējuši kaut kādu monstru, jā, kaut kādu šūpolis, ne šūpolis, par kaut kādiem 146,000. Es te parunāju ar saviem amatniekiem, viņi saka, labi, 20,000, 30,000. Iedodiet mums pasūtījumu, mēs uztaisīsim. Kāpēc mēs ar tevi veidojam šo raidījumu? Ne jau tāpēc, ka mums tas briesmīgi patīk, kas tam man darīt nav ko. Bet ja mēs nerunāsim, kurš te runās? Sabiedriskie mēdī, kur Raidis Tomsons jau 20 gadus zombē cilvēkus. Panorāma, televīzijas ziņdienas, kurš stāsta, ka te visi... Man tas atgādina padomju laikus 80. gadus, kad precīzi 9 cilvēki apsēdās pie televīzija un bija tāda programma Laiks vai programma Vremi krievu valodā. Un tur viss ar tādu pacilātu mūziku, maršs vienmēr bija fonā. Stāstīja, cik labi iet tur rūpniecība, viss ražošana, padomju cilvēks ir laimīgs. Un pēkšņi 80. gadu beigās sabruka tas viss. Izrādījās, viss tā laime sabruka. Te jau kaut kas līdzīgs stāsti, ka te ir pilna laime. Un ja mēs ar tevi nerunāsim, tad tiešām tie cilvēki domās, jā, ir pilna laime.